Darba drošība apdares darbos. 1. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Ķivere aizsargā galvu no krītošiem priekšmetiem un citiem triecieniem. Aizsargbrilles pasargā acis no putekļiem, šķembām, krāsām un citiem šķidrumiem. Respirators pasargā elpceļus no putekļiem, krāsu izgarojumiem un citiem kaitīgiem izgarojumiem. 2. Darba vide. Apgaismojums. Darba vietai jābūt pietiekami apgaismotai, lai varētu droši veikt darbu. Kārtība un tīrība. Darba vietai jābūt tīrai un sakārtotai, lai novērstu paklupšanu un citus negadījumus. Ventilācija. Ja strādā ar ķīmiskām vielām, ir jānodrošina pietiekama ventilācija, lai novērstu saindēšanos. 3. Darba paņēmieni. Pareiza celšana. Smagus priekšmetus jāceļ pareizi, lai nesavainotu muguru. Drošs darbs augstumā. Strādājot augstumā, jāizmanto drošības aprīkojums, piemēram, sastatnes vai pacēlāji. Elektriskie instrumenti. Strādājot ar elektriskajiem instrumentiem, jāievēro drošības noteikumi un jāpārbauda instrumentu stāvoklis. 4. Apmācība. Darbiniekiem jābūt apmācītiem par darba drošības noteikumiem un pareizu darba paņēmienu izmantošanu. Apmācībām jābūt regulārām, lai darbinieki atcerētos un ievērotu drošības noteikumus. 5. Pirmā palīdzība. Darba vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai. Darbiniekiem jāzina, kā sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos. 6. Darbs augstumā. Izmantojiet tikai stabilas un drošas sastatnes vai pacēlājus. Pārliecinieties, ka sastatnes ir pareizi samontētas un nostiprinātas. Izmantojiet drošības jostas un citus aizsardzības līdzekļus, strādājot augstumā. Neizmantojiet nestabilus priekšmetus, lai sasniegtu augstākas vietas. 7. Darbs ar rokas instrumentiem. Pat vienkārši rokas instrumenti var radīt traumas, ja tos izmanto nepareizi. Tāpēc ir svarīgi ievērot drošības noteikumus, strādājot ar rokas instrumentiem. Pārliecinieties, ka instrumenti ir labā stāvoklī un ka tie tiek izmantoti paredzētajiem mērķiem.